Jau tuvākajā laikā Šēderes pagasta Raudas ciemā sāksies rosība, un slēgtajā Raudas skolā atgriezīsies dzīvība. Skolai ir diezgan sena vēsture. Tā izveidota pagājušā gadsimta 30. gados. Tobrīd skolā mācījās 200 audzēkņi. Padomju laikos skola pārtapa par mācību iestādi bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Vēl pirms gadiem 10 skolā bija vairāk nekā 30 audzēkņi, bet pamazām audzēkņu skaits saruka, un pirms 4 gadiem bija vairs tikai 9 audzēkņi. Tāpēc Augstdaugavas novada pašvaldība pieņēma lēmumu likvidēt Raudas internātu pamatskolu. Visus šos gadus pašvaldība turpināja uzturēt ēku, lai tā neaizietu bojā. Tas gadu izmaksāja vairāk nekā 10 000 eiro. No sākotnējās ieceres veidot skolas ēkā pansionātu pašvaldība atteicās, jo tika secināts, ka ēka nav piemērota pansionāta izveidei. Turklāt atrodas tālu no Šēderes pagasta centra Ilūgstes un Daugavpils. Arī sabiedriskais transports grūti pieejams. Tika meklēti gan Latvijas, gan ārvalstu investori, taču šie meklējumi nevainagojās panākumiem. Arī visas 3 rīkotās izsoles bija neveiksmīgas. Tomēr beidzot pašvaldībai izdevies atrast risinājumu, kas ļaus atdzīvināt ne tikai skolas ēku, bet arī pašu Raudas ciemu. Šobrīd novada doma ir pieņēmis lēmumu, un šo īpašumu bezatdalīcības kārtībā mēs nododam Iekšlietu ministrijai, Valsts nodrošinājuma aģentūrai. Šobrīd ir sagatavots patapinājuma līgums ar Valsts nodrošinājuma aģentūru un novada pašvaldību par to, ka šis īpašums tiek nodots viņiem, lai šeit izveidotu patvērumu meklētāju īslaicīgās uzturēšanās mītni. Tas nozīmē to, ka tie cilvēki, kuri grib saņemt patvērumu Eiropas Savienībā, viņi šeit uzturēsies līdz 90 dienām, kamēr pilsonības migrācijas dienas vai nu viņiem piešķirs šādu atļauju un statusu, un tad pieļauj, ka viņi dosies prom ne tikai no Raudas, bet arī droši vien no mūsu novada, varbūt arī no Latvijas uz Rietumu Eiropu. Ja viņiem šādu statusu nepiešķirs, tad šie cilvēki tiks deportēti uz savām mītnes zemēm. Un šeit viņi atradīsies aiz žoga, visai teritorija apkārt būs žogs. Šiem cilvēkiem 90 dienu laikā būs liekts iziet no šīs teritorijas, tā ka visas tās runas par to, ka varētu būt kaut kāda vardarbība vai te vietējiem tiks palīdzēts novākt ražu, tas viss ir muļķības, jo viņi atradīsies 90 dienas aiz žoga, un tad, kad viņi saņems vienu vai otru atbildi, tad arī attiecīgi rīkosies. Nododot šo īpašumu Iekšlietu ministrijai, pašvaldība cer beidzot atdzīvināt Raudas ciemu, jo te parādīsies jaunas darba vietas. Pirmā tūrē šeit būs viss rekonstruēts, un otrā posmā tiks būvētas jaunas mītnes, kopā tiks ieguldīti 30 miljoni eiro, tā ka būs darbs arī mūsu vietējiem būvniekiem. Mēs esam vienojušies arī ar Valsts nodrošinājuma aģentūru, kad kā celtnieki šeit strādās tiešām vietējās Latgales firmas. Un, protams, ka šeit būs vajadzīgi gan pavāri, gan apsargi, gan sētnieki, gan tie, kas mazgā veļu un sniedz cits pakalpojums. Tā kā šo mēs gribam un ceram atdzīvināt Raudas ciemu. Jau tuvākajā laikā tiks noslēgts patapinājuma līgums un Valsts nodrošinājuma aģentūra skolā uzsāks rekonstrukcijas darbus. Savukārt pašvaldība nodrošinās komunālos pakalpojumus. Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram Raudā jātop līdz nākamā gada jūnijam. Jau nākamgad te varētu izmitināt līdz 150 cilvēkiem, bet līdz 2029. gadam līdz 450 ārzemniekiem. Pašvaldība ir uzsākusi sarunas ar Iekšlietu un satiksmes ministriju arī par piebraucamā ceļa sakārtošanu un melnā seguma ieklāšanu. Vēl viena lieta, ko mēs ceram atrisināt, šeit stāv viena pilnībā brīva dzīvojumā māja, neviens nedzīvo, un otrā ir, manuprāt, 4 dzīvokļi apdzīvot, tad mēs ceram, ka parādoties šeit dzīvība, arī šīs dzīvojumās mājas tiks apdzīvotas
tā kā mēs varēsim piedāvāt dzīvokļus un šeit cilvēki varēs uzturēties vai patstāvīgi vai uz laiku, kamēr viņi šeit strādās.